pārējie pēdiņi, visi varam sanākt. Es jums parādīšu, kā uztaisīt vistiņas mērcē. Šī, kā jau vienmēr, ir vienkāršā, slinkā, ātrā darba dienas vakara dunas recepte, jeb kā pagatavot tos vistu šķiņķīšus, kas ir akcijā atkal, bet negribās likt vienkārši krāsnī. Tad, paņemam, sākam ar to, kad apgriežam visus šķiņķīšus ar ādu uz leju, apsālam, appiparojam. Ja ir kādam vēl kāda asā garšvieliņa vai vēl kaut kas, ko gribās sajust vistiņā, metam tagad virsū. Tad griežam šķiņķīšus uz otru pusi, šitais tāds triks no interneta, nosasinam viņus ar papīra dvieli. Lai āda ir sausāka, apberam ar sāli pipariem, ja viņi būs sausāka, vairāk izcēs tauki, ātrāk apcepsies, viss būs labāk jūsu dzīvē. Tagad ņemam savu labāko pannu, ko var ielikt arī krāsnī, liekam uz plīts un tuvu maksimālajam karstumam kārtīgi uzkarsējam pannu. Kā jau īsti latvieši, nesēdēsim rokas klēpī salikuši, kamēr panna uzsilst, tikmēr vismaz nomizojam sīpolus. Tagad ir īstais laiks sakrāt tās sīpolu mizas, drīz nāks lieldienas, jūs paši zināt. Kāda panna jau ir uzkarsusi, lejam iekšā eļļu. Šeit nevajadzētu lietot nekādu augstās kvalitātes eļļu, bet labāk tādu, kas labi panes karstumu. Man ir kaut kāda olīva izspaidu, derēja tieši laikā. Un kārtojam vistu šķiņķīšus pannā ar ādu uz leju, pēc iespējas vairāk, lai āda saskarās ar pannu, un šeit man ir pārāk daudz vistu šķiņķīši, līdz ar to man jācep būs 2 reizēs, bet mēģinam nesalikt pārāk daudz pannā, lai tā, ka tur viss sulo un nekas nesacepās. Šeit var iepliķēt vistiņas tīri savam priekam. Bet atpakaļ pie sīpoliem. Griežam, kā vēlamies. Vairāk izšķīdīs viņi, ja sagriezīsiet mazos kubiņos, sašņikāsiet tā, kā meitenēm parasti patīk. Es griezu slinkajā variantā pusmēnestiņos, kā man patīk teikt, bet pārgriežam uz pusēm un tad sagriežam kaut kā mazliet sīkāk. Sīpols tad liekam kādā šķīvītī, lai gaida savu kārtu. Varam uzmest aci vistiņām, bet es teiktu, ka tur vēl nekas nebūs gatavs. Katrā ziņā, lai viņas uz tās ādas puses tur tusējās, bet tikmēr mēs varam sagriezt tomātus. Man tomāti bija sezonā, no gētliņiem uz akciju, tieši tā kā man patīk. Bet kādi jums ir, tādi ir. Tomātus var no vecmāmiņas dārza ideālākajā variantā. Var arī no buņģiņas jau sagrieztus un ar baziliku arī strādā. Man bija kādi bija, sagriezu mazākos gabaliņos pēc iespējas un ar visu sulu liekam arī šķīvī, lai viņi tur atpūšās. Un tikmēr pirmās vistiņas jau varētu būt gatavas griešanai otrādāk. Man tā arī bija. Labi piecapušās, cita labāk, cita sliktāk, bet katrā ziņā jums noteikti ir jāsagaida tāds brūnums uz tās ādas, tā kā, trakāk nekā Beyoncé. Katrā ziņā griežam visus otrādāk. Tagad panna var sākt vairāk sprakšķēt, viss kaut kas lidot no pannas ārā. Tad, ja jums ir tāds sietiņš, tas ir īstais brīdis, kad tas ir jāliek lietā. Un atkal ļaujam atpūsties tām vistiņām, atgriežamies mūsu dārzeņu sagataves cehā, un mums ir palicis pēdējais, tas ir neviens cits kā ķiploks. To arī atdalam no mīzes, nezinu, varat kratīt starp bļodām, man visvienkāršāk vienmēr liekas bišķi uzšaut, un tad vienkārši viņš iznāk ārā. Vēl var nogriezt to saknīti. Ķiplokus tad sakapājam diezgan smalki. Tur var kaut kādu brūnumiņu izgriezt, vēl kaut ko, katrā ziņā smukākos gabaliņus ņemam un kapājam. Ķiplokam ir īpašība, jo vairāk viņu kapā, jo spēcīgāk viņam paliek garša. Tad arī sakapājam diezgan sīki un liekam kādā bļodiņā, lai pagaida savu kārtu. Kamēr mēs strādājam dārzeņu cehā, tikmēr vistiņas jau ir gatavas nākt nost no pannas. Uz tās otras puses var tur baigi ilgi necept, mazliet tīri tā, lai nav galīgi jēls. Vēl viens veiklais triks ar papīra dvieli izņemam ārā liekos vistu taukus, lai tur viss baigi nepeld, bet normāli cepās, un laižam iekšā otro maiņu uz kārtīgu brūnu apcepšanos. Te jau viss pēc ierastās formulas, no vienas puses apcepam kārtīgi, lai tā āda uzkraukšķinās,
un no otras puses pāris minūtes tīri savam priekam. Tad zeltaini brūno šķiņķīšus laižam atpūsties, un atkal veiklais triks ar papīra dvieli, lai nav pārāk daudz taukvielas pannā, un varam laist iekšā sīpolus. Tajā pašā pannā nekas, ka tur kaut kas ir piededzis, tas viss drīz notīrīsies. Un ar drīz es domāju ne tagad. Turpinam vienkārši būvēt to garšu uz pannas dibena, jeb droši liekam klāt arī ķiplokus, tad, kad sīpoli ir jau apcepušies mazliet. Ķiplokam nevajag īpaši daudz, tur kaut kādas pāris minūtes, kamēr viņi tur mazliet dabū siltumu. Principā 2 reizes apmaisam pannu un ķiploks jau būs apcepies. Tad var atkal griezt lielāku liesmu, jo pannā pievienojam tomātus. Ar ko arī sāksies mūsu pannas tīrīšanas process. Jeb tā sula no tomātiem, tur ir mazliet skābums, vairāk gan saldums, kamēr viņa tur ir, pamaisam, pacepam, paši redzēsiet, ka pannas dibens jau sāk lēnām tīrīties nost. Līdz ar to tā visa garša, ko mēs te lēnām sabūvējam, tagad iet iekšā mūsu dārzeņos un beigās nonāks mūsu mērcē. Es iepriekš nepateicu un bieži arī pats aizmirstu gatavošanas laikā, bet katru reizi, kā liekam jaunus dārzeņus pannā, uzberam tiem pāri sāli, lai viņi sāk atdot savu sulu, un līdz ar to ar tomātu atdoto sulu mēs daudz vieglāk, ātrāk notīrīsim pannu, un visa mums tas dārzeņu sautējums, sacepums iegūst tādu foršu konsistenci. Tagad arī ir īstais laiks pievienot garšaugus, jeb manā gadījumā tas bija baziliks un oregano, jeb kaut kādas zaļās kaltātās lapiņas, kas jums mājās ir, liekam klāt droši. Vēl mazliet to visu pasutinam, lai garšvielas sāk atvērties, bet pannā jau sāk palikt par sausu. Līdz ar to sāk viss atkal piedegt, bet tur rodās garša, un mēs to kārtējo reizi notīrīsim šoreiz ar etiķi. Es izvēlējos baltvīna etiķi, droši lejam klāt kādu mazo glāzi. Kad etiķis savukārt novārījies, lejam klāt baltvīnu. Droši ar smago roku, var arī pati saimniece, pats saimnieks kādu malciņu, un turpinam to visu forši novārīt. Tāda atkal griežam karstumu uz maksimumu, lai tas viss ātrāk vārās, un līdz ko ir sācis vārīties, droši liekam atpakaļ visas vistiņas pannā. Man, protams, ir nedaudz par daudz to vistiņu, ja vispār tā ir lieta, kad varbūt par daudz vistu šķiņķīšu, bet, tik varēja nopirkt, kaut kā es tur pannā saspiedu, tad ir citreiz sajūta, ka viss slīd pēkšņi ārā no rokām, bet saņematies normāli, ielpa, izelpa, ieliet tās sulas atpakaļ iekšā pannā, kas bija no vistiņām, un tas viss tur forši sutināsies un viss sanāks. Uzliekam vēl pēdējo akcentu, jeb svaigos garšaugus, manā gadījumā tas bija rozmarīns. Es viņu atstāju tādos lielākos zaros, lai pēc tam var izmakšķerēt ārā, bet neatstājam arī ārpus mērces, lai viņi neapdeg. Kaut kā to visu sariktējat, bišķi pabakstat, savam priekam, protams, un to visu varam šaut krāsnī uz kādiem 200 grādiem aptuveni, un es teiktu 40 minūtes, lai tas viss tur mierīgi burbuļo, jūs atpūšaties, bet tad jau var celt to krāsnes ārā. Atceraties, kad izņemat karstu pannu, vienmēr atstājiet kaut kādu dvielīti uz roktura, lai nesanāk pieķerties neapzinoties. Es šajā reizē ar vistiņām devos ceļojumā pie draugiem, tāpēc es viņas liku pat taisno katliņā. Bet jūs varat droši nolikt uz tā paša šķīvja, kuru iepriekš jau viņas iepauzējāt, jo mums ir jāpabeidz mērce. Tagad arī ir īstais brīdis izmakšķerēt rozmarīnu. Ja vīrs grib braukt makšķerēt, kur pasaucat pie plīts, izmakšķerēt tos rozmarīnus ārā, lai tie zari tur netraucē, mazliet novāram šo visu. Ja man nebūtu jāskrien, es novārītu mazliet vairāk, bet novāram līdz kaut kādai konsistencei, tad pielējam klāt saldo krējumu, atkal mazliet apmaisam, pavāram, apmaisam, pavāram, apmaisam, pavāram, iedodam buču, pavāram,
skatieties paši, tur noliekat krējumu atpakaļ leduskapī, lai paliek kafijai. Jūs saprotat, iečilojat mazliet, tad tas viss tur forši novārās, un tad ir jāuzliek pēdējais punktiņš uz i, tad mēs iemetam kādu sviesta pīkucīti iekšā, to visu atkal forši, lai viņš tur izkūst, pamaisam, bez lieka stresa, jo ēdiens jūt jūsu stresu, un jums viņš ir pietiekami jau no darba, tā kā pie plīts noteikti nevajag stresot. Mierīgi, es izvēlējos to visu lietu virsū tām vistiņām, katlā, braucu projām, pasniedzu draugiem, bet, ja es būtu jūsu vietā, es to mērcītu vēl mazliet novārītu, tā kā šajā gadījumā, un peldinātu vistiņas atpakaļ mērcē. Tur viss jau sen ir gatavs, tagad ir pasniegšanas brīdis, lai tā vistiņa tur mērcē sasilst atkal, un pasniedzam galvenais vistu šķīņķīti ar krietni davu mērcis. Tas arī ir sapņainais receptes moments, kad tu vari liet mērci pāri vistu šķīņķīšiem. Mērci noteikti nežēlojat, ieteiktu jums pamēģināt pavisam vienkārši, tas ir, var pasniegt ar kaut kādiem rīsiem, kartupeļiem, pēc jūsu izvēles. Es esmu atlēts, tāpēc pasniedzu sev ar kāpostu burkānu salātiņiem. Jūs darat, kā ziniet, bet, atcerieties, ka nāk ziema un būs vairāk ko mīlēt. Lai labi garšo. Paldies!